Vants Kleksis, Radio Boom FM. Tu man saki, kā tas būs, es nezinu, atbild. Īsi un sāpīgi. Labrīt, pan Kleksi. Tu esi tagad man pie tā mikrofona nostājies. Labrīt, pan Kleksi. Kur nu es stāvēju, tur es stāvēju, neizliec. Jā, man tā podziņa piespiedās labi. Man sarkans ausis, nevis tāpēc, ka es visu laiku meloju, bet tāpēc, ka... Nu jau. Tāpēc, ka atbrauc ar riteni. Jā, nu labi, tad nedēļa noslēgusies un tiesa nevarētu sacīt, ka var visus tur tos punktus salikt, jo vēl ir diskusijas par ekonomikas ministru priekšā. Bet, nu, zinām, mērā it kā to tomēr varētu tas konstrukcija, kas saucās ministru kabinets Latvijas Republikā, ir tā kā izveidojusies. Un kā tev? Es gribēju teikt, ka tas ir diezgan banāli atkārtot, ka nekad jau šis process nav tāds viegls un raids, bet, nu, jāsaka, šoreiz ir bijuši, nu, tiešām diezgan smagi tas pāruns un cilvēki demonstrē, nu, patiesi kaut kādas ļoti nepārvarams vēlmes turēties pie krēsliem. Nu, šajā ziņā, protams, Reforma partija ir vislielākie kosmonauti. Es domāju, kurā brīdī, nu, teiksim tā, es sapņos ne tikai kaut ko varbūt tā redzu, bet arī komunicēju ar cilvēkiem. Nu, tādas sarunas sapņos. Un es arī pat tā kā sapņos apjautājos ar šīs partijas, respektīvi Reforma partijas līderiem, vai viņi nebaidās, ka šitā viņi beigās paliks vispār ārā no spēles, kas arī tiek pieļauts īstenībā. Protams, ka piekdienā ir ļoti grūti par to runāt, vēl ir 2 dienas laika, bet tad es atgādināšu, kāpēc ir tāda, nu, tāds naidīgs uzstādījums vai dramatisks. Proti, nu, vispirms tātad bija reformistiem vispār patīk tās sarkanās līnijas. Kad attiecībā uz oligarhiem tās tika noņemtas, bet nu, tā pirmā sarkanā līnija parādījās ārlietu ministra Rinkēviča personā, proti, ka nu, tam nu, ir jābūt ārlietu ministram. Ja nē, tad mēs visi sākam raudāt, aizējam stūrī un nespēlējamies. Nu, ejam prom. Un, nu labi, nu tur tā kā vēl nu, ar lielu mocīšanos, tad, nu, tika panākts tas, ka jā, nu, ka tā arī ir, ka nu, Rinkēviča kungs turpina savu auglīgo darbību ārlietu ministra postā. Pēc tam patiesībā Reforma partijai tika saglabāts viss, kas tā ir, izņemot izglītības ministriju un varam, bet nu, tāda interesanta vieta, kā ekonomikas ministrija kopumā tika saglabāta viņiem. Nu, ar vienu nosacījumu, ka tur tomēr tiek likts cits ministrs, ne Pavļutkungs. Un nedēļas nogalē izrādījās, ka Pavļutkungs arī tagad ir jauna sarkanā līnija. Ka Pavļuts un viss. Un mēs gribam Pavļutu, kurš vispār nu, tikai nesen iestājās šajā partijā, bet nu labi. Tas atkal ir mūsu, kā agrāk Krievijā, kas svinēja Puškinu to jubileju. Это наше всё. Turklāt, nu, te tā situācija ir tāda diezgan muļķīga, jo Pavļutam ir gana daudz, nu, teiksim, plusu. Nav jau runa par to, ka, nu, teiksim, viņš būtu kaut kāds, nu, vissliktākais no aizvadītās tās valdības, kuram pa katru cenu jāiet prom. Bet, nu, vienkārši zinām loģika, ka, nu, faktiski jau varētu teikt, ka bija 2 cilvēki iepriekšējā valdībā, nu, kuri kaut kādā saistībā bija ar būvniecības lietām, nu pieņemsim, ka premjeras kā vispār kā komandas vadītājs un Pavļuts kā ekonomikas ministrs. Nu, tad vienkārši, nu, tā ir, nu, ja tas premjeras atkāpās, nu, tad it kā nevajadzētu tam pašam ekonomikas ministram arī strādāt nākamajā valdībā, jo tad tas izskatās kaut kā tā jocīgi. Citiem vārdiem sakot, nekā personīgi, bet, nu, tā vienkārši ir. Nē, tas tā kā nestrādā viss un tā, un ne Pavļutam jābūt. Un pa spīti tam, ka topošā premjera ir pateikusi, ka viņa Pavļutu savā komandā nevēlas redzēt, kas īstenībā šī iespītēšanās no Reforma partijas puses arī nostāda idiotu situācijā, nu, straujumu. Ir dzirdēts dažādas versijas, kas notiek, kāpēc tāda iespītēšanās.
tiek pat pieļauta, teiksim, versija, ka tiem reformistiem arī īsti ir daļa, kur neapmierina tas sarunātais dīls ar Vienotību, ka tur kaut kā taisīs kopēju sarakstu, gandrīz vai, ka partijai tāpat jāizšķīst, un tie, kas gribēs kandidēt uz nākamo Saeimu, tiem jāiestājas gandrīz vai Vienotībā, vai kaut kā jāiet vismaz Vienotības sarakstā. Atcīmredzot, ir tāda politiķa šajā partijā, kurš šādu situāciju dažādu iemeslu dēļ neapmierina, viņi vienkārši faktiski tīri labprāt pašu šo partiju sašūpotu tā, lai, pieņemsim, viņu vēl izjukt vēl vairāk. Tādā nozīmē, ka pateikt, ka kaut kāda viena daļa reformistu, piemēram, aiziet tomēr šajā straujums valdībā ar kaut kādiem nosacījumiem, kādi ir uzstādīti. Un tad ir kaut kāda nesamierināmā daļa, kas saka, ja Pauļots nē, tad mēs vispār nepiedalāmies šajā spēlē un taisam kaut ko jaunu. Tas gan ir diezgan grūti iedomāties tik neilgi pirms vēlēšanām, bet, ko tur īpaši jaunu var uztaisīt, bet, izsakot, iespējams šī spītēšanās ir saistīta ne tikai ar pašā Pauļota kunga vēlmi palikt šajā matā, bet arī to, ka ir kaut kādas reformistu ietvaros iekšienē kaut kādas domstarpības. Bet no malas tas, protams, izskatās jocīgi. Tad otra lieta, kas, protams, varbūt izskatījās visdīvaināk pašā Vienotībā, un te man arī jāatgādina, ka šīs nedēļas nogalē Vienotībā ir kongress. Un, tas Pabrikas stāsts, protams, izskatījās diezgan jancīgi, jo, Pabriks ir diezgan īpatnējs pasažieris, teiksim tā. Tādēļ, tur viņu var dažādi vērtēt, bet, tiešām no malas izskatījās savādi, ka teiksim, kaut kādām burtiski dažām nedēļām cilvēks tiek atzīts par partijas gan arī vai labāko vispār, kas mums ir. Un attiecīgi 2 reizes virzīts par premjeru kandidātu. Un savukārt, burtiski pēc dažām nedēļām izrādās, ka viņam pat nav vietas jaunajā valdībā turpināt to darbu, kas ir iesākts, proti aizsardzības ministrs. Tie gan, protams, nav gluži varbūt arī tik vismēmbalti, kā tas no malas izskatās, proti, Pabrikungs, es saprotu, tagad ir ļoti apvainojies par šādu pavērsienu. To arī var saprast. Un viņam, protams, diezgan leģitīms jautājums dzimtai partijai. Proti, tad viņam tika teikts, ja tu ej uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, kā, teiksim, 3. sarakstā, kas varētu nozīmēt diezgan drošu iekļūšanu, tad, ja tu tā kā ej kandidēt, ir diezgan jocīgi, ka tu vienlaicīgi esi ministrs un tā. Pabrikam, protams, ir tikpat loģisks jautājums, kāpēc tad uz nacionāļiem neattiecās šāds uzstādījums, jo Brokas kundze, kas ļoti iespējams kļūst tieslietu ministri, arī kandidē, ir pieteikta 2. sarakstā. Tā kaut kā tā. Bet līdz ar to cilvēks ir apvainojies, bet man gan jāsaka arī tā, ka nav arī īsti partija dzimtā bijusi, bet viņi tik nežēlīgi, ka tajā vēsturiskajā valdes sēdē, kad tas bija pirmdienas vēl vakarā, kad šāds lēmums par Pabriku, respektīvi aizsardzības ministra postu nodot zaļiem zemniekiem, tika pieņemts, ka viņš vispār tika izraidīts no telpas un teikts, ej prom, mēs tev vairs nemīlam. Es apņos redzēju, ka viņam tika piedāvāts postenis, par kurš mēs šeit esam runājuši, proti premjerministra parlamentārais sekretārs. Tātad cilvēks, uztur premjera attiecības ar parlamentu. Tur gan īsti nav loģikas kāda atšķirība, ja viņš kandidē, tad vai viņam būs laika arī pildīt šo posteni, bet lai kā arī būtu principā tas, kas tādu neveiklu pārtūkojot saucās sejas saglabāšana, principā Pabrikam tika piedāvāts. Respektīvi, ka viņš nav ārā uzreiz no valdības, viņš tā kā turpina šļaukāties valdības ietvaros. Pabriks it kā pats nesot pieņēmis šo piedāvājumu arī no serijas sarkanā līnija, vai es esmu aizsardzības ministrs vai nekas. Rezultāts izskatās tāds, ka, lai Dievs viņam dod, ka viņš arī paliek šis 3. sarakstā, jo dzimtā partijā esot baigi apvainojasies uz viņu lielākoties par to, ka, cilvēks ir, kā tā pasaka,
aptuveni tā ir, piemēram, tur valdes sēdi, par ko šeit tas tiek lemts par šo jautājumiem. Un tā cilvēks saka, viņš gan izies drusku tur uz toaleti, rokas nomazgāt, viņš aiziet un uzreiz pataisno televīzijā pasaka, ka mani šitā uzmeta, ja. Kas tā kā partijas spicē ļoti nav paticis, jo, tā kā iznest netīro veļu no mājas un tā, un kas tad tā dara. Citiem vārdiem sakot, Pabriks gāja tik ļoti emocionāli, arī neveikli tulkojiet uz visu banku, Dievs dod, lai viņam tas, ko nozīmē Dievs dod, man gudīs, ka pilnīgi vienalga ir. Es gribēju teikt, lai no viņa paša viedokļa Dievs dod, lai viņš saglabātu šo 3. numuru. Ja, tad sarakstām. Es turpinām pēc brīža. Pants Kleksis, Radio Boom FM. Tas ir specifiski ierosinājums, okei. Pagaidām, mēs padās par kaut ko sarunājāmies, un tu man saki, kā tas būs. Es nezinu, nokdies. Īsi un sāpīgi. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Turpinām. Labi, ejam tālāk. Tad esam tiekam līdz Nacionālajai apvienībai, līdz nacionālajiem. Jāsaka, sevišķi pārsteigumu nav, un nav arī, sevišķi slikti, tā. Proti, tas, ka kultūras ministra turpinātu darbu, par to visu laiku tik runāts, un tas tā acīmredzot arī būs. Tad bija visu laiku tāda, intriga ap šo, kāpēc ļoti iekārojamo ministriju valsts, vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas saukt vienkārši. Tur būs liela nauda. Okei, labi. Varam, jo tur vienbrīd nebija saprotams. Jo tur vienbrīd nebija nauda. Tagad tur būs nauda. Nē, es par to, ka kurai partijai tā piekritīs, tā kā ir nacionāļiem, tad, protams, arī bija versijas par to, kāds cilvēks varētu to vadīt. Cilinska kungs, kurš tad ir frakcijas vadītājs nacionāļiem saimā un bijis arī krietnu laiku šīs ministrijas tieši parlamentārais sekretārs, faktiski ir diezgan laba izvēle. Protams, publisks politiķis viņš ir nelatviski izsakoties nekāds. Respektīvi, viņam ir dikcija tikpat laba kā man. Respektīvi, nekāda. Un runā viņš vienkārši briesmīgi. Es atvainojos. Tā. Bet no otras puses ir... Bet runā. Bet runā, un pirmā kārtā viņš zina, pa ko viņš runā, kas nav mazsvarīgi. Jā, ne? Jā. Un otrām kārtām ir tā, ka, savulaik vismaz, es nezinu, tas ir kā kurš izturās pret Valdu Dombrovski, bet, bija aptuveni par Dombrovski daudziem cilvēkiem tāds tas priekšstats, ka, visāds viņš tur ir, bet, bija tā kā viedoklis, ka viņš personīgi ir godīgs. Un Cilinska līdzīgi, ka, viņš ļoti jau sen jau politikā, viņš ir no vidas aizsardzības kluba laikiem un tā. Tas ir tāds cilvēks, kur var teikt, ka, viņam var piekrist vai nepiekrist, bet, kuram nelība rokām klāt. Tagad no tāda viedokļa, tas, protams, ir tāds ministrs nav tas sliktākais. Cita lieta, ka viņš ir diezgan neaprēķināms īstenībā. Kā lai pasaka neaprēķināms? Viņš nav tāds, kurš baigi pārdomās, kā tas tur sakļaujās kaut kādā kopējā bildē. Ja atklājam, mēs atgriežamies pie sapņiem, tad tajā periodā, kur droši vien visi jau sen ir aizmirsuši, bet pērnā gada nosacīta nogale, ka tur bija tā šūmēšanās ap Bordānu, vai nacionāli paliks valdībā vai nepaliks. Cilinska kungs, kā es sapņos redzēju, bija viens no tiem, kas principā pretēji kaut kādiem pragmātiskiem apsvērumiem arī būtu bijis gatavs pateikt, tad ejiet jūs visi mājās. Un, iziet ārā. Tādēļ viņš ir tāds, viņš ir diezgan, kā es teicu, vizuāli, labi, kāds, kurš esam, tāds esam. Nav izteiksmīgs politiķis, bet viņš ir gana pieredzējis un interesants. Jo, protams, šī otrs kandidāts, kas bija Gerhards, bijušais ekonomikas un satiksmes ministrs. Tur, protams, arī var dažādi vērtēt, bet skaidrs, ka Gerhards kā satiksmes ministrs bijušs un arī joprojām īstenībā šajā saimniecībā strādājoši. Skaidrs, ka tur vienmēr būtu jautājums, vai cik labi viņš pazīst Aivaru Lembergu
un vai viņam telefona grāmatiņā ir ierakstīts Aivars Lembergs vai Aivars vai Bubulītis vai kaut kā tam līdzīgi, cik cieši ir tās attiecības. Kas, protams, tad varam vadītāju postenī tas būtu no svara stipri. Varbūt, teiksim, Gerhards ir tāds vizuāli un publiski labāks runātājs, bet tad atkal būtu citas problēmas. Tādēļ es domāju, ka tā kā ir, tas ir ok. Kas savukārt attiecās uz Brokas kundas iespējamo kļūšanu par tieslietu ministru, teiksim tā nekomentēšu. Kā zināms, tie, kas sekoja līdzvaldības veidu tapšanai, pamanīja, ka pati premjerministra amata kandidāta Straujums kundze viena kādu laika strēķi runāja par to, ka viņi gribētu pierunāt šo posteni ieņemt šīs tieslietu ministrijas valsts sekretāru. Tā tagad tāda jaunā mode, ka valsts sekretāru kļūst par ministriem, pēc tam par premjerministriem. Martiņu Lazdovski. Un tad nedēļas nogalē izskanēja, ka Lazdovskis nav piekritis, un tāpēc Broka. Nezinu, piekrīt vai nepiekrīt, man grūti tā spriest, bet man sapņos liekas gan, ka tur ir cita arī drusku versija. Proti, atkal jāsaka, atgriežoties aizvadītā gada nogalē, es domāju, ka lielākā daļa cilvēku nepamanīja, ka bija kārtējā skandalēšanās, bet šoreiz tāda nopietna skandalēšanās ap brīnišķīgais vārds dokumentu nopludināšana. Dokumentu nopludinās, ja. Proti, tur tiešām bija liela brēka par to, kurš turējā Baltika kaut kādas papīras ir staipījis šurpu turpu un devis presē un tā. Tur tas nonāca pat līdz tam, ka valsts kancelējas juristiskā, es nemācīšu pateikt precīzi, vai galvenais jurists vai kaut kā tā. Tur viss bija pēc pilnas programmas kratīšana mājās, tur datora savākšana un tā joprojām. Izsakot, brēka bija liela, bet tajā procesā arī nebija skaidrs, kurš tad tos papīrus ir nopludinājis. Un izskanēja versija arī, ka tikpat labi tas varēja būt tieslietu ministri bija iesaistīti visā šajā stāstā. Tiesāšanās un tā. Tur nebeidzamā fliku. Atceries, mēs tur tiesājamies, kā valsts jau, man liekas, nezinu, kopš mūžīgi mūžos. Un bija versija, ka tur varbūt tas ir Lazdovska kungs kādu savu rociņu pielīdz pie šī pasākuma. Es domāju, dokumentu nopludināšanas. Iespējams, viņš nevēlējās kļūt par ministru, tāpēc, ka viņam tur ir kaut kādas nervoza aizmugure un citas problēmas dzīvē. Un tāpēc viņš tā paņēma pauzi. Līdz ar to, Broka. Vai Broka būs laba ministra? Jā. Ko lai pasaka? Viņi kauls no kaula, protams, tajā grupai, kas no tēvzemiešiem šo ministriju tur ir kūrējuši laikos. Tur sākot Gaida Bērziņu un visiem pārējiem. Viņi ir advokāti, juristi. Tas viss izsaka. Un, protams, ka vienlaicīgi atkal tad jāsaka, ja viņi kļūst, kā tad viņi varēs vienlaicīgi vadīt nacionāļu frakciju Rīgas domē, kandidēt uz Eiropas parlamentu, droši vien, ka nē, kaut kā viņiem būs tas jāatsakās. Visticamākais, ka nekāda sāpja nav atteikties no šīs frakcijas vadības, jo galā viņi tāpatās neko tur nevar ietekmēt Rīgas domē. Nedomāju, ka viņi tur šausmīgi raudās par to, ka viņi nesaņems kaut kādas. Viņi tur saņem kaut kādas 100 latus. Es nezinu, es neesmu frakcijas vadītājs. Nē, tur ir kaut kāds kosmos, cik opozīcija saņem Rīgas domē. Tur smieklīgs tās tiešām. Kāpēc opozīcija kaut kas jāmaksā? Nē, tieši. Viņš jau ir labi, jūs jau esat opozīcijā. Tieši tā taisni Ilzuša un nolika viņus bada maizē, protams. Tādēļ, cilvēks, viņa, protams, es domāju, ka ir laba juriste un tādā nozīmē galva viņai viss ir kārtībā. Cik viņi ir tāds kompromiss cilvēks, kurš maina domas un viedokļus, par to gan varētu parunāt un pastrīdēties.
Un ko tas savukārt nozīmē šādam cilvēkam kļūstot par ministru. Nu, lai kā arī būtu, nu jā. Un, protams, ka, nu, tad mums ir draugi zaļie zemnieki, nu, kas arī kaut kā druski ir iracionāli, kas saprot, ka tad arī tā kā mums kā dienas jautājums tas formulējās, ka, nu, kā lai pasaka, nu, visi ļoti saspies laikā. Tas valsts budžets 14. gada tika pieņemts galvā ļoti nesen. Un tad, protams, tas budžets tika valkāts vissliktākiem vārdiem, ne tikai no saskaņas puses, tas pats par sevi saprotams. Bet, arī, protams, tur zaļie zemnieki izpildījās pēc pilnas programmas, un kāpēc to nevar atbalstīt, un cik tas slikts ir, un tā joprojām. Tagad viņi būs valdībā, viņi šo budžetu strādās. Būs mums jāstrādā ar sliktu budžetu. Tā sanāk, jā, bet tas mēs darīsim, ko varēsim. Jā, jo tas viņā uzreiz viņiem atver, paver rokas, jā, jo viņiem kaut ko teiks, kāpēc jūs tur neko esat izdarījuši. Bet jūs saprotat. Jūs saprotat, mums baigs sliktais budžets ir, jā. Nē, jā, bet tas ir amizanti, jo tas nozīmē, ka, kāda pasaka, piemēram, Auguļkungs kļūstot par labklājības ministru vai Dūklaukungs par zemkopības ministru. Viņi paši ir deputāti. Citiem vārdiem sakot, viņi ir sirdīgi lamājuši to pasākumu. Un tad viņi tā kā pārēja galda otrā pusē un saka, labi, tad kur tad mēs palikām? Būs jau labi, strādāsim. Jā. Ņemsies kaut ko darīs. Tas jā, un noslēdzot par šo tēmu, vienkārši ir jau tā, ka visu laiku tā kā tiek uzslavēt, kā uzslavu tas tiek pasniegts, ka šie abi cilvēki ir jau bijuši turklāt tieši šajos postiņos, respektīvi Dūklaus zemkopības ministrs, Auguls labklājības ministrs. Ka tas ir labi, tāpēc, ka viņi zina sistēmu. Tas tā, protams, viss ir, bet vai kāds atcerās, ko viņi tur sadarīja tajā laikā, kad viņi bija ministri? Mums ir tāda ļoti īsta atmiņa. Mēs atnākam piemēru kādu. Es neizteikšos, bet tādā nozīmē, ka tad, kad mainījās politiskā vadība labklājības ministrijā, jo es neizteikšos konkrēti, tāpēc, ka es nezinu, cik tur ir auguļi, jo tur bija vesela varza zaļo zemnieku ministrijā. Bet izsakot pēc tam, ka nomainījās politiskā vadība un Latvijā iecienīts pasākums, protams, ir tā, ka mainās vadība, tad visu laiku konstatēt, ka iepriekšējā ir sastrādājis kaut kādas cūcības, ja, un vēlams izsaukt nabu un visu pārējo džentlmeņus. Ja. Tad es atvainojos, tur viss, kas tur tās sociālie nāmi un tur pastītos, tur skandalēšanās bija baigā, tā kā viņš ar sākās. Tur varēja teikt, kas tik tur nebija visiem vaivariem un visiem, kas ir politiska atbildība, tiksim, ministri. Visādiem jocīgiem tur iepirkumiem un, ja mēs atceramies, par iepirkumiem gan bija, es atceros skaisti. Kā milzīgas naudas staigā stāstā, kas saucās bezdarbnieku apmācība. Jā. Un tad tur sākās kaut kā tā, ka, kad atnāca cita politiska partija, uz šo labklājības ministriju, tad teica, mamma mia! Ko tik mēs neesam iemācījuši? Jā, ko tik mēs neesam iemācījuši, un cik vai nav kā teikt dīvaini, ja, ka visu laiku vinnē viens un tās pašas kompānijas. Ja. Nē, citiem sakot, to piemēru jau ir, un tā, vienkārši, tad ir tāds, tas, protams, ir forši, ka cilvēkiem ir pieredze un ka viņi atgriežās tur, ko viņi jau ir strādājuši. Un zikā būs jau tā, kad atgriezīsies, teiks, un ko viņa tur sastādāja? Tas pilnīgi droši. Šausmas. Pilnīgi droši. Labi vēl būs, ka... Labi, ka mēs atnācām tagad. Jā, droši vien, jā. Un tagad tik varēs beidzot savākt visu to saimniecību. Tā ir. Lai kā arī būtu... Jā, tā būtībā vienīgā intriga ir, kas ir Pauļus palicis piekdienas dienā. Bet es nedomāju, ka tas kaut ko principiāli maina. Līdz ar to noslēgumā vienkārši tu skaties uz to valdību, tu jau nesaproti. Dažas sejas tajā kopbildē nomainījušās. Man patiešām tā cilvēcīgi, es nesaprotu, kā to novērtēt. Tas bija vērts vispār. Saprot, nopietni. Ne? Jo it kā visi cieņi Dombrovskim, kurš atkāpās. Ja? Un kādam bija jāuzņemās atbildība. Tas ir viss. It kā no otras puses, ko tu gribi. Ja? Īsti pirms vēlēšanām. Lai viss tur it kā jā, bet tik ļoti mocījās. Tu tiešām varēja nomainīt.
Kā bija tukša sprūdža vieta, ja? Varam, viņš pats taču demisnē, ja? Tad tur bija neskaidrība pret to tieslietu ministru bordā, tā kā viņš tur būtu vēl kaut ko bišķi pamainījuši un viss un strādājuši. Nevis tur sāk no, iedomājies, tu izjauc visu, un tad tu lietas kopā un beigās tas pats sanāk, ja? Tā kaut kā. Diezgan dīvaini, bet laikam tiešām īsti pirms vēlēšanām citādāk nevar. Esam, acīm redzot, to pelnījuši. Tas gan taisnība. Tā filozofiski uz to skatoties. Nē, bet tā arī ir, jo taisnība sakot, tie arī, kas saka, kas tas tāds, tas pats vien ir. Bet kurš te teica, ka kaut kas būs savādāk? Nē, nopietni. Nē, tā pilnīgi godīgi, jo tas, kas Straujum vispār parādījās, kā premjeramata kandidāti, viņi jau arī teica, ka viņi turpinās iesākt to kursu. Respektīvi, viņi jau neteica, tagad gan te būs savādāk. Tā kā, tā ir, tas pats, ko gribējām, to dabējām, jā. Paldies! Paldies tev! Tiekamies pēc nedēļas. Pants Kleksis, Radio Boom FM. Radio par Klekša teikto viedokļa nav.